Lūkas evaņģēlijā 14. nodaļā, 11. pantā lasām šādus vārdus. Lūkas evaņģēlijs 14. nodaļa, 11. pants. Un tie ir Jēzus sacīti vārdi. Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Āmen. Kungs Jēzus svētī tavus vārdus mūsu vidū, kad tos dzirdam, pārdomājam un dzīvē piepildam. Āmen. Mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā arī es sveicu jūs šajā svētdienas rītā. Jāsaka tā, ka tik bieži es viesojos jūsu draudzē kā nekad visā dzīves laikā. Bet tur ir zināma saistība ar jūsu mācītāju Pēteru Sproģi, jo tad, kad viņš bija Mateja draudzē un es viņu aicināju tā kā manu palīgu, tad, protams, es viņu aicināju, lai viņš sludina un ar jauniešiem darbojas, bet tā kā mums toreiz bija 5 bērni, tādi mazāki un pusauģu vecumā, tad kādos brīžos sanāca tā, ka nebija, kas kādu meitu vai kādu puiku aizved uz muzikas skolu vai uz sporta treniņiem. Un tad Pēters bija ļoti laipns un izpalīdzīgs un samērā bieži ved gan uz muzikas skolu, gan arī uz kādām sporta nodarbībām. Un tagad, kad Pēterim ir bērni, tad kaut kā bišķi tas jāatlīdzina. Un tāpēc esam jūsu vidū. Bet šajā svētdienā mēs domāsim par 2 tādām vērtībām mūsu dzīvē, kas varbūt pirmā brīdī liekas, nav tās kristīgās dzīves ikdienas pamatā, bet, kad mēs to tā pārdomāsim, tad mēs sapratīsim, ka tas ir ļoti piederīgs un kaut kas ļoti svarīgs un nozīmīgs kristīgajā dzīvē. Un tās ir pazemība un viesmīlība. Pazemība un viesmīlība. Un par šīm 2 kvalitātēm mēs runāsim Jēzus sacītajās līdzībās. Vispirms jau, vai mēs atceramies savā dzīvē kāds brīžs, kad mēs esam tā smuki apsēdušies un kāds ir teicis pasēdies mazliet citur. Es domāju, ka mēs... Ja esam lidojuši, tad mēs droši vien vienmēr noskatāmies, tur ir kāds pāris vietas brīvas, tad, kad lidmašīna pacelsies, tad es mēģināšu ātri iesēsties tajās vietās, lai tur būtu tā ērtāk. Vai kādreiz, es nezinu, kādā pasākumā vai kino, vai kur mēs nopērkam kādas biļetes kādas ir, bet tad mēs redzam, ka tur priekšā kaut kur brīvas labas vietas, un tad, kad viss sāksies, tad mēs fiksi iesēdīsimies tajās labākās vietās ar cerību, ka tam, kas viņas domāts, neatnāks. Lūk, mēs šeit lasījām, šajā Lūkas evaņģēlijā 14. nodaļā, ka kāds ievērojams farizejs uzaicina Jēzu pie sevis uz mielastu. Un šī situācija bija parasti pēc sabata dievkalpojuma, ka cilvēki uzaicināja arī citus pie sevis pēc dievkalpojuma uz mājām. Un šeit kāds ievērojams farizejs arī uzaicina Jēzu un saka, nāc līdz uz manu māju un kopīgi baudīsim mielastu. Un varētu likties, ka tas gan ir tā mīļi, tas ir tā jauki, tas ir tā patīkami, ka tāds ievērojams cilvēks uzaicina pie sevis mājās. Un kā mēs varam saprast, tad tur arī bija daudz un dažādi cilvēki. Un ja mēs lasām jauno derību, tad saprotam, ka bieži jau farizēji vēlējās Jēzu uzaicināt vai būt kopā ar viņu, ne lai tāpēc, ka Jēzus varētu atpūsties, baudīt labu ēdienu, iepazīties ar kādiem cilvēkiem, bet faktiski viņa nodoms bija Jēzus pārbaudīt, izjautāt, konfrontēt, saprast, vai Jēzus mācība neatšķiras no mūsējās. Un Jēzus jau to ļoti labi saprata, un viņš neizmantoja šo brīdi tikai, lai tā relaksētos, bet viņš uzreiz saka, vai ir brīvs sabatā labu darīt.
Un no tā, ka farizēji gribētu izjautāt viņu, viņš izjautā pretēji. Un tur ir kāds slims cilvēks, un Jēzus dziedina viņu. Un Jēzus tad jautā, vai sabatā var labu darīt, un sabatā neko nedrīkstēja darīt. Bet Jēzus ar šo jautājumu faktiski aicina domāt, aicina vērtēt, aicina saprast, vai tiešām labu darīt ierobežo kaut kādas mūsu subjektīvās normas, likumi, pieņēmumi, tradīcijas. Vai darot labu, mēs drīkstam pārkāpt kaut ko ierastu un pieņemam. Un tad, kad Jēzus ir dziedinājis šo cilvēku un uzstāda kādus jautājumus, tad viņš izstāsta divus stāstus, divas līdzības, un šīs līdzības aicina izvērtēt attieksmi pret sevi un attieksmi pret citiem. Un tātad tā pirmā līdzība, kur viņš runā par to, ka viesi kāzās izmeklē labākās vietas, aicina domāt par attieksmi pret sevi, jeb pazemība bez izrādīšanās. Pazemība bez izrādīšanās, jeb attieksme pret sevi. Un redziet, tas jau ir mūsu cilvēku dabā, ka mēs gribam izlikties labāk nekā mēs esam īstenībā. Neviens jau negrib par sevi pateikt kaut ko sliktu vai apliecināt tas, kas mūsu reputāciju varētu sagraut. Mēs gribam ar savu izskatu, runāšanu un rīcību piesaistīt citu uzmanību, lai viņi mani ievēro, lai viņi saka kaut ko labu un, protams, sociālos tīklos, lai pieliek patīk, jeb laika. Bet Kristus ievēroja, ka droši vien arī šajā mīlestībā kādi cilvēki vēlējās ieņemt ātri tās labākās goda vietas. Un tajā laikā tas viesību iekārtojums bija tādā U-veida formā. Un tajā laikā jau nebija galda, bet drīzāk tādi mazi paliktnīši un cilvēki tā kā pussēdas vai arī uz grīdas ap šo iekārtojumu tā ieriktējās un tad baudīja mīlestību. Un tā goda viscienīgākā vieta bija tajā U-veida iekārtojumā pašā centrā. Tā bija tā visgoda vieta, kur tas saimnieks vai tas ievērojamais cilvēks, kas to mīlestību rīkoja, sēdēja, un tad viņam pa labu un pa kreisi bija tās goda vietas. Un savukārt tajos galos tās bija mazāk nozīmīgas. Un tad, ja šie viesi bija saicināti, tad kādu ātri mēģināja ieņemt šeit tajā U-veida aplī tās goda vietas, lai tie pāri arī padomātu, redz, kā tas arī ir tāds cienījams, tas arī tāds goda, es nezināju, ka viņš ir tik tuvu tam ievērojam farizējam. Tas būtu jau tāpatās, ka mēs kaut kur kādā pasākumā satiekam kādu ievērojumu cilvēku, un tad pieejam klāt, varam uztaisīt kādu bildi, un tad uztaisam bildi un ieliekam sociālos tīklos un parakstam es ar savu draugu. Bet Jēzus saka, nav labi tā ieņemt ar varu tās goda viesis, jo kāzās taču var atnākt sievas tēvs un teikt, pagad, bet tā ir mana vieta, jeb vīra māte un teikt, pagad, bet man taču te jāsēž blakus un tev ar kaunu jāiet kaut kur citur. Jēzus aicina būt pazemīgam. Un pazemīgs neizceļ ne savas zināšanas, ne spējas, ne varēšanu pār citiem, bet liek citiem justies novērtētiem un nozīmīgiem. Un pazemīgs cilvēks parasti apzinās, ka viņš visu nezina un ka viņš visu nespēja. Viņš atzīst, ka viņam daudz kā trūkst. Pazemīgs cilvēks ir gatavs mācīties, un pazemīgs cilvēks ir gatavs pieņemt arī kritiku. Pazemīgs cilvēks nedemonstrē savu pārākumu, kaut arī tik ļoti gribētos to parādīt. Pazemīgs cilvēks parāda uzmanību un cieņu pret citiem, kaut arī labi zina, ka spēj vairāk un zina vairāk. Un pazemība vienmēr apzinās savu īsto vietu pasaulē un cilvēkos.
Un lielisks pazemības piemērs, par ko arī mēs dziesmā dzirdējām, ir Jēzus, kurš neko nedarīja savam labumam, bet mūsu labumam. Un Jēzus pat mazgāja kājas, ko darīja vergi, kas bija tas vismazākais, varētu teikt, tas visnevērtīgākais darbs, to Jēzus darīja. Un interesanti, ka latīņu vārds pazemība nāk no humilitas, kas ir cēlies no cita latīņu vārda humus, kas nozīmē zeme. Bet šī zeme ir nevis tāda neauglīga, putekļaina, izkaltusi zeme, jeb smilts, bet šis humus nozīmē ļoti auglīga, mitra, ļoti laba zeme, kurā iestādot viss dīkst, augst un nes augļus. Un tā mēs varam saprast, ka šis vārds pazemība nozīmē to, ka tā ir kvalitāte, kurā uzaug kaut kas ļoti labs un vērts. Un interesanti, ka latviešu valodā jau arī pazemība arī it kā mazliet ir šis vārds zem ietverts. Nu, lūk, pazemība nav slinkums, jeb nekā nedarīšana, un tad, lai domā, ka es tāds pazemīgs un tāpēc neiesaistos. Pazemība arī nav sevis nonicināšana. Es jau neko nevaru, es jau tāds mazs un niecīgs, un tāpēc liec man mierā. Pazemība ir sevis salīdzināšana ar Kristu. Un tad, kad mēs sevi salīdzinām ar Kristu, tad mēs ieraugam savu nepilnību, savu mazspēcību, savu grēcīgumu. Taču Kristus mīlestība un mums katram dāvina kādas spējas, katram dod kādu varēšanu, katram dod kādas dāvanas, ar kurām mēs varam nevis sevi izcelt, bet būt par svētību citiem. Un tāpēc pazemība attiecībā uz Dievu ir gudrība. Pazemība uz Dievu ir gudrība pateikties par to, kas man ir. Jo pazemīgs cilvēks vienmēr mēģina ieraudzīt to, kas man ir, nevis to, kas man nav. Pazemīgs cilvēks spēj nožēlot to, kas ir nepareizs un grēcīgs. Un pazemīgs cilvēks atzīst savu atkarību no Dieva. Un tāpēc mēs varam saprast, ka pazemība jau nav dabiska un iedzimta. Pazemību iegūstam Dieva skolā. Un visbiežāk ejot cauri lieliem pārdzīvojumiem, ejot cauri grūtībām. Un daži tādi virzieni, ko Bībele mums pasaka par pazemību. Vispirms, pazemība ir patiesa sevis izvērtēšana. Pazemība ir sevis pārbaudīšana Dieva gaismā. Tur 1. Korintiešiem 11. nodaļā Pāvils saka, bet lai cilvēks pats sevi pārbauda. Tur Galatiešiem 6. nodaļā, bet tik viens, lai pārbauda pats savus darbus, tad viņam pašam būs prieks un viņš nelielīsies citu priekšā. Tur 2. Korintiešiem 13. nodaļā, pārbaudiet paši sevi vai stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi. Kas vēl? Pazemība ir atturēšanās no sava pārākuma demonstrēšanas. Un kaut arī mums ļoti gribētos kādreiz parādīt, ka mēs spējam un varam labāk par citiem, tas nav tāds kristīgs princips. Pazemība ir atturēšanās no sava pārākuma demonstrēšanas. Mateja 11.29. Kristus jau saka, ņemiet uz sevi mani jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Un lai nu kas, bet Kristus taču varēja ar sevi lielīties vai parādīt savu spēku, zināšanas un varēšanas, bet viņš saka, es esmu pazemīgs. Tur Iesaijas 5. nodaļā, 21. pantā mēs lasām bēdas, lai ir tiem, kas tikai pašu acīs ir gudri un prātīgi, tikai paši savās iedomās. Mēs jau par sevi varam domāt, ko mēs gribam, bet tas jau nav vēl kritērijs. Tur 2. Korintiešu 10. nodaļā, 12. 18. pantā, mēs neuzdrošinamies sevi pieskaitīt vai pielīdzināt tādiem, kas paši sevi liela. Un tur 8. pantā, jo ne tas ir derīgs, kas pats sevi uzteic, bet tas, ko uzteic tas kungs. Liekas, ka šodien jau viens no tādiem vīriem, kas
gandrīz katrā runā neaizmirst atgādināt, cik viņš daudz ir darījis un cik karus izbeidzis, ir Amerikas prezidents. Bet par to tā fiksējot, es atceros, kad tas liekas bija 2005. Gada maijā, kad Latvijā viesojās toreiz Amerikas Savienoto Valstu prezidents Džordžs Bušs. Un viņš bija gandrīz 2 dienas te. Un tad vienu vakar bija mazajā ģildē, bija viņa tā kā pieņemšana, tā kā runa. Un tur bija tā kā Latvijas tās prominentās personas aicināti, arī tur Saeimas deputāti un ministri. Un tagad tajā mazā ģildē, tā ir tāda garena grezna zāle Rīgā, Vecrīgā, un bija tā, ka visi tur sasēdušies, un tas prezidents te ar to savu kancelu, kā jau vienmēr viņš ceļo, runā, un tad sānos tā kā te koris, un arī šajā pusē bija arī valdības pārstāvi un kādi tādi, ievērojami cilvēki tajā laikā, un es ar mācītāju Jēkabsonu arī bija iesēdināts tajā sānā pie pašas sienas. Tagad viņš beidz to runu, un, protams, viņš tā ar tiem pirmiem, kas būtu, sasveicinās. Un viņš tā apskatās, uz kuru pusi tā kā iet, un viņš tā kā pagriežās uz šo pusi, un te, kas pirmā rindā, tur kādu ministru, un tur vēl kaut kas sēž, un viņa jau tā paspiež to roku, tā kā Bušs jau tūlīt nāks un sveicinās. Bet viņš tā paskatās un aiziet visiem garām un pienāk pie mums diviem, pie Jēkabsona un pie manis. Un saka, kādi braši vīri, tā sirsnīgi un vienkārši. Un mēs nemaz negaidījām, mēs jau sapratām, ka mēs jau tur tūmā netiksim vai kā, bet kāpēc viņš tā darīja un kas bija, es nezinu, bet mēs bijām tie pēdējie, bet dabājām to viņa rokas spiedienu. Pazemība nav sevis izcelšana, bet pazemība ir citu atbalstīšana un izcelšana. Un tur Filipiešiem 2. nodaļā, 2. un 3. pantā Pāvils saka, ja ir kāds iepriecinājums Kristū, kāds mierinājums, kāda sadraudzība, sirsnība, līdzciesība, tad piepildiet manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodam vienu mīlestību ar vienu mērķi, ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdam augstāk par sevi. Pazemībā cits citu uzskatīdam augstāk par sevi. Tas ir ļoti grūti, jo mēs nekad negribam, lai es būtu zaudētājs vai es būtu zem kāda cilvēka varas vai ietekmi. Mēs negribam padot, bet Bībele saka, uzskat citu augstāku. Pazemība arī nav vājums, bet spēks, kas izriet no paļaušanās uz Dievu. Tur Salamans pamācībā 3. nodaļā saka, paļaujieties uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību. Domā uz to kungu visos ceļos. Bīsties to kungu, vairies no ļauna. Un tur romiešiem Pāvils saka 9. nodaļā, ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet viss no Dieva žēlastības. Protams, mēs zinām Pāvilu sevis raksturošanu, kur tur 2. korintiešu vēstulē, gan 11. gan 12. nodaļā viņš saka, tad daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nākt par mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Man liekas, tas ir pilnīgi pretēji kaut kam tam, kas ir šodienas sabiedrībā. Neviens taču nelielās ar to, ko viņš nespēja, nevar un neprot un nezina. Un mēs gribam to noslēpt, un lai to neviens nezina, ko mēs nespējam un kas mēs neesam. Bet Pāvils saka, es varu lielīties ar savu nespēku, es neesmu nekas, un tad, kad es neesmu nekas, tad es varu piedzīvot, ka Dievs ir kaut kas manā dzīvē. Jo kamēr es jūtos liels un varens un kaut kas, man Dievs nav vajadzīgs. Un tad, kad es atzīstu, ka es esmu mazs Dievu priekšā,
tad Dievs ir spēcīgs manā dzīvē. Un interesanti, ka Jēzus šajā līdzībā viņš saka, kādā kāzu mīlestībā cilvēki centās ieņemt pirmās vietas. Un tajā laikā ar kāzu mīlestību jau saprata Dieva valstību. Un tātad tie, kas paši sevi ieceļ Dieva valstībā, Dieva labvēlībā, jeb tā kā Dieva klātbūtnē, tiks diskvalificēti, tiks aizvirzīti prom. Tie, kas paši grib ieņemt Dievam to vislabvēlīgāko vietu, tiks nolikti atbilstošā vietā, faktiski aizvirzīti prom no Dieva klātbūtnes. Jo Dieva goda vietu nevar ieņemt. Dieva goda vietu nevar iegūt pats tajā iesaistīties. Dieva goda vietā tiek aicināts. Dieva goda vieta tiek dota. Un tāpēc esi pazemīgs, un Dievs tevi aicinās goda vietā. Esi pazemīgs, un Dievs tevi aicinās savā klātbūtnē, jo pazemīgie spēj sadzirdēt Dieva aicinājumu. Un tur 1. Pētera 5. Apostols saka, Dievs stāv pretī lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Mēs jau lasījām šajā Lūkas evaņģēlijā, kas pats pazemojas, tiks paaugstināts. Ja tu gribi tikt goda vietā, Dieva priekšā esi pazemīgs. Un otra lieta. Attieksme pret citiem, negaidi atlīdzību vai viesmīlība bez aprēķina. Viesmīlība bez aprēķina. Un tad viņš stāsta kādu otru līdzību. Kad kāds taisīja arī kādu mīlestību, tad neaicina visus savus draugus, savus ievērojamos paziņas, cilvēkus ar tādu mērķi, lai viņi arī tevi aicina atpakaļ. Bet aicina tādus, kurus neviens neaicinās. Jēzus acīm redzot ievēroja, ka ļaudis centās ieņemt goda vietas. Un tas motīvs, kāpēc viņi gribēja goda vietas, lai citi domā, ka viņi arī ir cienījami un godājami cilvēki. Un tad Jēzus ievēroja, ka tie viesi mēģina arī aicināt, kad uzaicināt tādi viesi. Paldies! Paldies! Rudens tomēr nāk ar kaut ko. Lai arī viņus uzaicinātu pēc tam uz kādiem mīlestiem. Un interesanti, kad es savā laikā, kad es strādāju ministrijā, tad tur gandrīz katru dienu bija kādi aicinājumi uz kaut kādām pieņemšanām vēstniecībās, jo bija kaut kādas neatkarības dienas un bija kaut kādi pasākumi. Un tad, kad šad un tad es arī biju šādās vakariņās vai pieņemšanās, tad ātri vien varēja ievērot to, ka uz šīm pieņemšanām faktiski apgrozās, es teikšu 80, varbūt pat vairāk procentu, viena un tā pati publika. Viena un tie paši, kas kaut kur tajā laikā skaitās kaut kādā sabiedrības elitē, tad viņi tā rotē pa visiem pasākumiem apmēram vienādi. Bet tad, kad viss tā ministrēšana beidzās, neviens nekur vairs neaicināja. Un tad jau tu saproti, kad aicina ne jau tāpēc, ka tas ir tavs vārds un uzvārds, bet tas amats. Un tad, kad tas beidzās, tad tu vairs neesi nevienam vajadzīgs. Bet kādi gan aicināja, arī tad, kad viss tā ministrēšana beidzās, un aicināja tie, kas necentās izlikties lieli un svarīgi, bet kas patiesi kalpoja vismazākajiem. Daudz bērnu ģimeņu biedrības, bāriņu biedrības, tur auģu ģimeņu biedrības, bērnu jauniešu centri. Tie, kas reāli kalpoja tiem vismazākajiem, tie arī šad un tad aicināja, lai aizbrauc ciemos un pabūt ar viņiem kopā. Tie tā kā
neskatījās, vai tur ir kaut kāds tituls vai kaut kāds izdevīgums, bet to darīja no sirds. Un Jēzus jau pasaka, ka mums ir jāuzmanās, lai viesmīlību vai kalpošanu vai labdarbību mēs nepadarām par aprēķinu, par darījumu. Jo patiesa labdarbība vai viesmīlība ir bez aprēķina, kalpošana ir bez atlīdzības. Un mēs jau šodien ļoti bieži jūtam un varbūt arī paši tiekam tā ieraut, visu izvērtēt, cik tas man ir izdevīgi, cik tas man nāks par labu, ko tas man dos, vai tas man apmierinās. Un liekas, ka ir pazudusi tāda vēlme kaut ko darīt, palīdzēt, atsaukties tikai tāpat vien. Kā kādreiz talkās, es eju palīgā kaimiņam, kaimiņš nāk palīgā man, un mēs kopīgi kaut ko padaram. Labākā gadījumā mēs pēc tam paēdam. Šodien ļoti daudz rēķina, vai tas man būs izdevīgi. Un Jēzus jau šeit runā varbūt ne tik daudz par viesmīlību, bet kā par principu neizmantot kalpošanu, neizmantot viesmīlību, neizmantot labdarbību kā līdzekli savam labumam. Ja es saku, ko jūs dariet vienam no šiem vismazākajiem, to jūs dariet man. Un tad mums jādomā, kā tad ir ar viesmīlību, piemēram, draudzē. Un mums jau patīk, kad nākot iekšā mūs sagaida kārtībnieki, kas apsveicinās, paspiež roku, ir tādi sirsnīgi. Bet tas ir pirms dievkalpojuma. Bet pēc dievkalpojuma tad tie viesmīlības nesēji kļūstam mēs visi. Kad mēs esam aicināti pēc dievkalpojuma būt viesmīlīgi, atsaucīgi, draudzīgi vienam pret otru, kas esam šeit sanākuši. Un tāpēc viesmīlība ir atvērtība citiem. Tur Ebrejiem 13. nodaļā neaizmirstiet viesmīlību, jo daži ar to pašiem nezinot savos namos ir uzņēmuši eņģeļus. Ja mēs neesam viesmīlīgi, mēs pat eņģeli nekad nevaram sastapt. Viesmīlība ir tas ceļš. Tur Romiešiem 12. nodaļā palīdziet svētajiem viņu vajadzībās, centieties parādīt viesmīlību. Viesmīlība ir dalīšanās ar to, kas man ir. Tur Apostļu darbos 2. nodaļā beigās, jo mēs lasām par pirmkristiešu draudzi, kad visi ticīgie turējās kopā un visiem bija kopīgs. Viņi izdalīja rocību, viņi pārdeva īpašums rocību un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Tur 2. korintiešiem 8. nodaļā nevar prasīt, lai citu atvieglošana jūs novestu grūtībās, bet lai notiktu izlīdzināšana. Kam bija daudz, netapa bagāts, kam bija maz, netapa nabags. Viesmīlība ir dalīšanās, viesmīlība ir sadraudzība. Tie pastāvēja apustuļu mācībā, sadraudzībā. Tur 1. Pētera 4. nodaļā par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāja grēku daudzumu. Kādu dāvanu saņēmis, katrs ar to kalpoja citam, kā Dieva žēlastības namturi. Romiešiem arī 12. centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. Redziet, viesmīlība ir laba lieta, bet dažkārt mēs esam viesmīlīgi un draudzīgi visvairāk pret savējiem. Jo mums jau patīk ar savējiem draugiem un mums ir labi būt kopā, tāpat varam parunāt un pavadīt laiku. Bet Jēzus saka, nevajag vienmēr tā darīt. Vajag arī uzaicināt kādu, kas nav tavs draugs, kāds ir svešs, kāds, kam ir dzīvē varbūt pat daudz grūtāk un kas ir kādā situācijā, kas ir daudz sliktāk nekā tev. Nabaga, slimi, neveseli, kādās problēmās. Esi atvērts arī pret tiem cilvēkiem un palīdz arī viņiem ieraudzīt Dieva mīlestību caur tavu viesmīlību. Un visbeidzot, kāds piemērs no dzīves. Man ir māsa, Inguna, un viņa Rīgā ir klaveru skolotāja, bet viņai ir mazs dzīvoklis Liepājā. Un tā kā arī radi daudz mums dzīvo Liepājā, un viņai ir tas dzīvoklis, viņa diezgan bieži arī brauc uz Liepāju.
Un tā viņš šajā vasarā jūlijā arī ir Liepājā, jo viņa ir dzimšanas diena un 2 draudzenes pie viņas. Un viņš tur viesojās, un tad viņš izdomāja iet apskatīties netālu tur no viņas mājas Ostmalā, vienu apgleznot pēdējo brandmūru. Kā jūs ziniet, varbūt Liepājā ir 35 apgleznoti brandmūri. Un tas pēdējais ir pēc tāda Hemingway motīva, sirmgalvs un jūra, ļoti skaists, interesants darbs, ko ir uzgleznojis franču mākslinieks, tāds Matjē Krojāls, kas bija 20 gadus pavārs, bet tad saprata, kad viņam ļoti patīk gleznot un īpaši uz mūriem, un tagad ir pasaules slavens un uztais to sirmgalvu uz jūru, sirmgalvs un jūra Liepājā. Un tagad viņas aiziet, bet ir lietaina diena. Un viņas tur skatās to un piebrauc kādu mašīnu pie tā nama. Un izkāp ārā Liepājas mērs Gunārs Ansiņš. Un tās draudzenes, kā jau tādas enerģiskas draudzenes, uzreiz pie mēra klāt un saka, mērkungs, mūsu draudzenei šodien ir dzimšanas diena. Varētu uztaisīt bildi ar viņu. Un mērs neko nesaka. Un viņš aizgriežās un iet prom. Un viņš aiziet uz mašīnu un paņem lietussargu un uzdāvina. Un, protams, arī uztais bildi. Un, protams, tīklos var ielikt bildi. Un tad ir augusts, un māsa atkal ir Liepājā, un augusta mēnesī tur Liepājas un Dienvidu Kurzemes rajonā notiek tāds rimbenieku festivāls, kur Liepājas simfonisks orķestrs dažādos sastāvos, dažādās vietās koncertē, un tas noslēguma koncerts ir Grobiņā. Un tagad koncerts beidzās, un māsa iet uz autobusu pieturu, gaidīt autobusu, lai brauktu uz Liepāju, bet līst lietus. Un viņa atkal ar savu lietussargu, kas ir uzdāvināts, stāv, gaida to autobusu, un pēkšņi piestājās tāda lepna melna mašīna. Attaisās loks, un kāda sieviete saka, Ingunas kundze, nāciet iekšā. Mērs ar savu kundzi brauc. Viņš prasa, kur tad jums vajadzētu. Viņš saka, būtu jau labi uz centru kaut kur. Nē, aizvedīs uz to mazo ieliņu, tur Ostmalā, kur viņa tas dzīvoklis. Mērs kundze aizveda tur, un Inguna jau nebūtu Inguna. Ja viņa teikt, bet uznāciet pie manis. Un protams, mērkungs saka, nē, taču tā, nē. Bet man ir palikusi kūciņa vēl no iepriekšējās dienas. Un uzvērsim tēju, nāciet. Un Mērsa kundze uznāk. Un gandrīz stundu pavada, dzerot tēju un runājoties. Liepājas pilsētas mērs. Cik vienkārši, cik cilvēcīgs, atsaucīgs, viesmīlīgs. Esi pazemīgs bez izrādīšanās. Esi viesmīlīgs bez atlīdzības. Jo kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Un Kristus saka, kad uz augšu iet nevis tas varonīgais, bravūrīgais, nekaunīgais, bet beigās uz augšu, tajā goda vietā, iet pazemīgais. Pie galda sēdēs pazemīgais. Lai Dievs uz to mums palīdz. Āmen. Pielūksim Dievu. Kungs Jēzus, paldies par taviem stāstiem, par tavām līdzībām, kurās tu mums palīdz saprast, kā mums dzīvot pēc tavu prātu, ka tas nāk mūsu dzīvē par svētību. Un, kungs, laikā, kurā mums tik bieži jāsastopas ar spēku, ar varu, ar bezkaunību, ar negodīgu, negodprātīgu rīcību, tu aicini būt pazemīgiem. Un, kungs, arī situācijās, kurās liekas, mēs zinām vislabāk, protam vislabāk un spējam vislabāk, tu, kungs, aicini, ka mēs neliekam citiem justies mazāk vērtiem un paši savās acīs lielu un vareni, bet ka tu aicini būt
pazemīgiem. Un tāpat, kungs, tu mums esi devis arī tik dažādas iespējas, kā mēs varam būt labvēlīgi pret citiem cilvēkiem un būt arī atvērti un pazemīgi un piesmīlīgi. Un, kungs, katru dienu mums ir kādas iespējas, kad šajā ātrajā skrējienā varam apstāties un kādam cilvēkam būt par iedrošinājumu, stiprinājumu, parādīt kādu labvēlību un reizē būt kā tāds godības vai eņģeļa pieskāriens viņa trauksmainajā, dažkārt tik grūtajā dzīvē. Kungs, paldies, ka tu mums esi piemērs, tu mums esi paraugs, bet reizē arī spēka avots, lai mēs spētu to, ko tu aicini, arī piepildīt. Uz to lūdzam tavu žēlistību Jēzus vārdā. Āmen. Bieži ceļš ir grūts, šaurs un līkumains, tumsā ejot šķiet esi viens. Dažreiz vajadzīgs tikai stariņš sīks, cerības